Tā, tad, tā kā mums tieši iepriekšējā reizē, man šķiet, mums izkrita, tad nesanāca man pastāstīt par šo lietu, ka mūsu kaimiņos Igauņi, tā teikt, tieši Tartu universitātes paspārnē bija vairāk gadu garumā veidojuši kosmisko pavadoni S-Cube, kas bija kubsata izmērā, bet nevis viens moduls, bet 2 moduļu izmērā, man šķiet, vai 3 moduļu izmērā. Un oktobrī veiktais starts, diemžēl, izrādījās nepārāk veiksmīgs. Ar nesēju raķete Vega tika palaisti 12 kubsati, bet izrādījās, ka 10 no tiem kubsatiem veiksmīgi atdalījās no palaišanas platformas, kas faktiski ir tāda platforma, kur ar atsperi izšauja ārā tos pavadoņus, bet 2 bija iestrēguši, un viens no tiem 2 ir S-Cube 2. Un S-Cube 2 misija bija paredzēta samērā interesanta, nevis tāds vienkāršs kubsats. Jā, man šķiet, mēs varam redzēt, ka viņš ir 3 moduļu izmērā. Nevis vienkārši tāds kubsats, kas kaut ko fotografē uz zemes virzienā vai veic kāds mērījums, bet te diezgan tāds inovatīvs pieejams, ka būtu izmēģināta tāda trose, ar kuras palīdzību būtu iespējams veikt šī satelīta manevrus, miedarbojoties ar plazmu. Šādi līdzīgi eksperimenti ir iepriekš bijuši, bet te bija tāda tīra praktiska doma, ka tādas tā kā plazmas vidē ar tādām izlaistām, varētu teikt, pavadoņu ūsām būtu iespējams elektriski veikt dažāda veida manevrus, kas ļautu, tā teikt, attīstīt kaut kādu jaunu pārvietošanās virzienu, bet, diemžēl, tas nav iznācis. Mēs zinām, tur arī no Latvijas ir daži zinātnieki piedalās tajā misijā. Tad vēlam veiksmi, lai izdodas nākamā misija, kas būs. Tā, un saistībā ar dažādiem pavadoņiem mēs zinām, ir kubsati tiek laisti un citi pavadoņi. Kubsatiem tas laišanas un dzīves ilgums parasti nav pārāk liels, un viņi diezgan ātri sadeg un neatstāja drazu orbītā ap Zemi. Bet tāda cita lieta ir saistībā ar mums jau zināmiem Starlink pavadoņiem. Šeit varbūt nav uzreiz jāuzskata, ka Starlink pavadoņi ir kā kaut kas nestrādājošs, kā kosmiskais atkritums, bet tīri vizuāli tas ir astronomiem pilnīgi noteikti kā piesārņojums, un tā ir tāda pieaugoša problēma. To jau vairākas reizes runāts, ir Starptautiskā astronomijas savienība ir arī ziņojusi, bijusi preses relīze un ir ziņās arī, tā teikt, bijuši kaut kādi paziņojumi, bet šeit, ko es tā kā mēģināju tā pameklēt, varbūt nekas tāds pārāk svaigs un aktuāls nav pieejams, bet centieni ir, lai mazinātu. Bet jāņem vērā, ka pieņemsim tie paši Starlink pavadoņi, kas šobrīd riņķo krustu šķērsu vilcieniņos un virtenītēs un tā tālāk, jau ir vairāk nekā 5000 orbītā, un ar katru tādu startu nāk klāt vairāki 10. Kā piemērs, te pieņemsim oktobrī, viens starts uzreiz 23, citā startā vēl vairāk. Ja? Un tur tiek mainīta krāsa, varbūt, lai viņi mazāk vizuāli ir atstarojoši vai kas cits, bet tik un tā skaidrs, ka veidojās dažāda veida piesārņojums optiskajā un arī radiodiapazonā. Jā, tā ir tāda lieta, ar ko mums jārēķinās, veicot debesu fotografijas. Tagad, ja mēs tīri šobrīd, tieši šovakar, īsi pirms biedrības sanāksmes skatījos kāda debesis, ļoti skaidra debesis, ļoti labi izskatījās, vēlamies veikt novērojums,
Tad, protams, objekts numur 1 ir Jupiters, ideāli redzams, pat neliela izmēra tālskatī, var pavadoņus sardzēt, var teleskopu vērot, var fotografēt. Tāpat arī Saturnu var novērot. Saturns ir nedaudz zemāk, vakar pusē viņš iet uz rietu, bet tā pulkstens 6-7 viņš vēl ir dienvidu pusēm, un pēc tam jau slīd uz rietumiem. Savukārt rīta pusē varam vērot Venēru. Ir, kā saka, laicīgi jāpieceļās. Saule jau nelec pārāk agri tagad ziemas sezonā, bet tik un tā agri no rīta, ja mēs paskatītos, arī jānoķer, ka ir skaidrs rīts, tad Venēra būs labi redzama. Tā, tad vēl pa citām tēmām, mēs varam skatīties pirmavotu informācijas. Pirmavotu tā ir debesis, bet ir vēl otra debesis. Tā ir zvaigžņotā debesis, kas ir drukātā formā. Tā jau ir cilvēka radīta informācija, un tie ir raksti, un tie ir attēli. Mūsu pašu Latvijā radīts žurnāls, gadlaika žurnāls, tikko ir iznācis ziemas numurs. Ziemas numuram pielikumā ir astronomiskais kalendārs. Tā kā to ir vērts sameklēt grāmatnīcās, nopirkt, un mēs arī, kā tie, kur ir žurnāla veidotāji, aicinām ikvienu lasītāju, un arī varbūt tie, kuri vēl nav lasītāji, piedalīties ziemas numura atvēršanas pasākumā tiešsaistē. Ja iepriekšējās reizēs mums bija tāda kā secīga žurnāla pārlapošana, kur mēs īsumā atstāstījām, kādi ir raksti, tad šoreiz mēs par visiem rakstiem nerunāsim, bet mums galvenais akcents būs saruna pa atsevišķiem rakstiem, un mums kā viesis būs Mārts Sauziņš, bet ne Latvijas Universitātes profesors, bet mūziķis, ģitārists Mārts Sauziņš, kurš būs arī izlasījis kādu rakstu vai rakstus no Zvaigžņotās debesis un uzdos interesants jautājums. Un pēc tam dalībnieku vidū, pamatā domāts, ka tie ir lasītāji, mēs organizēsim nelielu tiešais viktorīnu. Tās ir tādas jaunas lietas. Tad tikšanās ir nākamajā ceturtdienā 5:00. Pievienojieties arī Google Meet platformā. Kods ir norādīts, vēl arī biedrības biedriem tiks nosūtīta informācija. Un kā tikt pie zvaigžņotās debesis? Tas ir tāds biežs jautājums. Uzreiz saku, ka Narvesen kioskos tas nav nopērkams šis žurnāls, jo viņš nav tik plašā tirāžā, bet var meklēt Jāņu Rozes grāmatnīcās, šķiet Jāņas sētas Karšu veikalā, Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāda kioskā, grāmatu galdā, bet visdrošāk ir abonēt. Tad atveriet vienkārši vaļā Latvijas pasta mājaslapu, izvēlieties abonēšanu un droši to var abonēt. Tā, un vēl pie tā, ko var skatīties, tad ir Latvijas astronomijas biedrības lekciju ieraksti. No šīs sezonas vēl nav ielikti, bet aptuveni ap jauno gadu parādīsies arī lekcijas, kas bijuši no rudens puses līdz decembrim. Tā, un YouTube'ā var atrast un var noskatīties šīs lekcijas. Un tad vēl iesaku sekot līdzi laiku pa laikam tādā raidījumā Zināmais nezināmajā. Ir raidījumi, kas ir veltīti astronomijai vai kosmosa izpētē. Šeit ir daži konkrēti piemēri, ir bijusi saruna par gravitācijas viļņiem ar Vjačeslavu Kaščējevu, tas pēdējo mēnešu ierakst. Tad šeit par dažādiem piesārņojumiem kosmiskajās stācijās. Tur man vaicāja un Annai Ginterei šos jautājumus. Tad Inns Ķešāns un Raits Misa stāstīja par raķešu dažādiem startiem un to ietekmi.
Un par astrofotogrāfiju ir stāstījis Ilgons Vilks. Nu, to visu var atrast Latvijas Rādio mājaslapā un ērtā veidā noklausīties. Tad aktualitātēm var sekot līdzi WhatsApp grupās. Domāju, ka visi jau zina. Tad ir tādas divas galvenās grupas, ir raķetes un cits zvēri, tas tādām brīvām diskusijām par kosmonautiku un astronomiju. Savukārt otra astro novērojuma alerta ir ar konkrētiem noteikumiem. Tur ir informācija par novērotajām lietām, par gaidāmām novērojamām lietām pie debesis. Un nakts laikā var informēt tieši par aktuāli novērojamām lietām. Savukārt dienas laikā var atskatīties uz to, kas ir bijis iepriekš. Tā kā tas ir tāds tieši šī novērojuma ziņošanai domāts rīks. Un tad laika pa laikam kāds no mums novēro arī asteroīdu izraisītas zvaigžņu aizklāšanās, jeb okultācijas, un tad tur arī ir atsevišķa grupa šādām lietām. Tā, kamēr es runāju, skatos, ka Pauls ir iesūtījis ziņu, ka šajās dienās blakus ar Vegu ir Ponsa Bruksa komēta, tā saucamā Haleja komētas māsa. Tā periods ir ap 70 gadiem, bieži uzliesmojumi. Zvaigžņu lielums ir 9.10. Tā, nu ir vērts to pameklēt. Es neesmu sagatavojis par to informāciju, bet tad variet uzmeklēt pēc šiem atslēgu vārdiem. Un informācija noteikti ir. Un nākamā tikšanās reize mums jau ir nākamajā gadā, janvārī. 3. janvāris, tā ir gada pirmā trešdiena. Ilgons Vilks runās par tēmu, kad gaisma aiziet šķīvi. Un papildus tam būs arī, protams, punkts dažādi. Un, ja kādam ir vēl kādi priekšlikumi tālākajām lekcijām nākamajā gadā, sezonā droši sazinieties. Mēs to visu ieplānosim, jo mums te ir brīva tribīne ikvienam. Tā, labi, ir 8:08 un 1 minūte. Tad vēlos teikt, ka esam veiksmīgi aizvadījuši šī gada pēdējo astronomijas biedrības sanāksmi un lai labs jaunais gads.